Būtībā tas, ka vajadzētu šeit nonākt, tas jau mums ar vīru tāda doma bija, teiksim, jau pa galvu malās kādus gadus 5. Nu tā, man sāpēja kājas, un man tiešām sāpēja velkošas sajūtas tādas. Un otra lieta, kas ir droši vien, tas iecimtības faktors. Atceros, ka manai omītei bija caurumi kājās, manai mammai bija ļoti izteiktas trofiskās čūlas abās kājās. Es viņai kopu tās kājiņas, jo man mammīte vairāk nav. Viņas bija tā kā 2 plaukstu lielumā katrai kājai uz lieliem. Pacienti atnāca konsultāciju sakarā ar vizuāli redzamām paplašinātām vēnām, īpaši abās pacelēs, un arī velkošām sāpēm, arī abās pacelēs. Veikta diagnostika, noskaidrotas problēmas, un šobrīd mēs veiksim putu skleroterapiju, tātad varikozam zaram, kas ir pudendāls vēnes zars. Šobrīd tas vairāk kā kosmētisks defekts. Ar laiku tas, protams, varētu pāriet slimībā, pēc daudziem gadiem droši vien. Bet šobrīd tas ir kosmētisks defekts, ko mēs jau agrīnā stadijā varētu atrisināt. Te mēs atkal redzam, kā vēniņi sākumā pazūd, pēc tam vēniņi, protams, kļūs zilāki. Sākotnēji viņi pazūd, bet tad viņi kļūst tumšāki nekā bija iepriekš. No šī brīža tad sāks šīs vēnes reorganizācijas process, kad preparāts sklerozants būtībā bojā vēnes iekšējo slāni, veidojas tāda kā brūce iekšējā slānī, un šī brūce sāk modificēties un attīstās aistaudi. Pirmos rezultātus droši vien, ka mēs varētu pamanīt jau 3 mēneši pēc skleroterapijas. Uzreiz tas neparādās. Protams, arī punkciju vietās būs neliels hematomiņas un arī pigments. Kamēr pigments ir, tikmēr mēs iesakām nesauļoties, neiet karstās vannās un pirtīs. Un pigments uzsūcās 3-6 mēnešu laikā. Tagad pacients 10 minūtes gulēs. Tālāk uzvilks kompresijas zeķis, izstaigāsies 20-30 minūšu gara pastaiga, un tālāk viņš visu dienu valkā kompresijas zeķis.